Kā tad ir? Vai Melnā pirts ir mūsu kultūras mantojuma stūrakmenis? Es dodu vārdu vēstures doktoram Mārtiņam Kuplējam, Latvijas etnogrāfiskās brīvdabas muzeja galvenajam krājuma glabātājam, ar lekcijas tēmu Senākie latviešu pirts piemēri, novadu tradīciju un laikmetu ietekme ēku plānojumā un konstrukcijās. Labdien! Tā ir brīnišķīga sajūta, ka nav jāstāv pie tribīnes, bet var kustēties. Tātad, jāsāk laikam ar to visiem... Zona. Liekas mikrofons kaut kur. Jāsāk laikam ar visiem zināmo frāzi no Edītas Ronikas, ka Tālivalda Igauni sagūstīja pie pirtīm un pēc tam vēsture klusē. Bet fakts kā tāds, ka tad, kad Eiropā mazgāšanās nebija cieņā, bet drīzāk tika uzskatīts par greizsiegu nodarbību, latvieši ir lietojuši pirtis. Labākais un pieņemamākais avots, kas mums ir, grafiskais ar nelielu aprakstu, tas ir brozu zīmējums, 18. un 19. gadsimta mija, kur viņš attēlo jau attīstītu pirts plānojumu ar mazgāšanās telpu un priekštelpu, ar akmens krāvu un krāsni, kas ir mūrētām malām, un kuras mukti ir vēsts pret durvīm un zilām lāvām. Respektīvi attīstīt plānojumu, bet tas nenozīmē, ka visiem latviešu zemniekiem šajā laikā šīs pirtis bija lūk šādā labā stāvoklī. Aina, apskatot un analizējot iespējamos materiālus, ir pavisam savādāk. 19. gadsimtā lielākā latviešu zemnieku daļa katrai sētai faktiski bija savu pirti, kaut gan bija dažas smuīgas, kas centās ierosināt vai ieteikt vai pat norādīt, ja divas mājas ir tuvu kopā, tā lai materiālu taupīšanas nolūkā būvēja vienu, bet tam nebija sevišķi panākumi. Bet katrā ziņā pirts ir neliela guļbaļķa ieciņa, viena telpa, bez priekštelpas un ar akmens, kaut kā jocīgi staigāt, ar akmens krāvu un krāsni vidū. Un ja vienu brīdi liekas, ka tas ir kaut kāds izņēmums, tad mēs varam redzēt tādas saglabājušās vēl 20. gadsimta 70. gados, ka šis akmens krāva un krāsnes ir nevis pa labi vai pa kreisi no durvīm, kā lielākajā daļā tiek publikācija norādīts, kas ir faktiski pārņemts no viena avots, no Bilenšteina, un pēc tam nepārtraukti producēts, bet praksē tas izskatās daudz nesalīdzināt daudzveidīgāk. Un te lūk ir, piemēram, vecpiebalgs pirtiņa apsekojums, un tā kvintesence ir tāda, ka senākais mums zināmais pirts modelis, tā ir viena telpa ar vaļēju priekšu, te gan tā priekš ir vēl aiznaglot ar dēļiem, durvis arī nav ieliktas, krāsnes atrodas telpas vidū, lāvas abās pusēs, pie sienām, un līdz ar to ir zināms pamats domāt, ka taisnība ir tām leģendām vai stāstījumiem, kas senāk ir gājuši pirtī kopā abi dzimumi. Tātad ir vieniem viena puse, otriem otra, krāsnes ir pa vidu, tumsa ir, piedodiet, esmu izmēģinājis, tumsa ir neiedomājami kādam pirtī, ja netur varēs skalu, labākais ļoti dārgos svecas galveņu lietot. Un
un arī tikai tad uz odzi. Vēl piezīmēt, ka varbūt tā ir sagadīšanās, bet ļoti daudzos gadījumos vienīgais pirts lodziņš ir vērsts uz rietumu pusi, respektīvi, lai būtu kaut kāda vakara gaisa. Varbūt, ka tā nav tik daudz materiāla, lai varētu apgalvot, bet tā ir tāds. Lūk, te ir vēl paraugi. Šie paraugi viss ir apmēram vienu laikmetu, 19. gadsimta pirmā puse, guļbūvis, apaļbaļķi. Bieži jautā, cik biez materiāla. Lūk, sprīdis. Sprīdis ir tas, tātad 22 centimetri, kas ir nepieciešams pirts sienām. Vai tie ir apaļbaļķi, vai tie ir aptēsti, vai tie ir šķautņi, vai tas ir guļbūvi, vai tā ir guļbūvi statņos. Principā tas ir vidējais, tas nepieciešamais, lai šo telpu uzsildītu, lai uzturētu pēršanās laikā. Un, tātad pietiekošais, bet, protams, var darīt arī aiz nabadzības no tievākiem kociņiem un aiz lielmanības, no kārtīgiem būkokiem arī var taisīt pirkt, bet tam nav nekādas nozīmes. Jautājums ir bieži vien, tas ļoti prozaisks, bet kur palika ūdens, uz ko viņi galvoja. Kāds bija grīds? Grīds, sliktākajā gadījumā, tie bija apaļkoki nostiprināt, bet parastais ir aptēsti apaļkoki, kuri pilnīgi nodrošināja. Protams, viņi varbūt nekalpo ilgāk par 10 gadiem, bet kuri pilnīgi nodrošināja tātad siltumizolāciju un pilnīgi nodrošināja. Tā kā viņi nebija blīvi salikt kopā, tad arī ūdens noteica. No savas prakses var teikt, ka vienā tādā gadījumā, meistari, nezinot visu šo, viņi taisīja pirti pēc seniem paraugiem, saimnieks pieprasīja ielikt dēļ grīdu, viņi ielikt dēļ grīdu, un pēc tam dēļ grīdā bija, protams, jāborē caurumu, lai kaut kur būtu ūdens jānotek, jo mūsdienu amatniekam ir cits prasības. Tā kā katrā ziņā kaut ko replicējot, jāiet ļoti jāiedziļinās visā tajā procesā. Un, protams, vēl tas, ka vidzemē mazāk, bet Austrum Latvijā katrā normālā pirtī vēl uz bērniņiem bija iesaukt žāvēšanai. Te ir vēl šie paraugi no Ziemeļvidzemes. Lūk, tas klasiskais variants un tā cilvēku spēja iet šai pirtī, atstājot virsdrēbes ziemā arī ārdupusē, to kažoku, un ieejot pirtī, un pēc tam nākot ārā, viņam pietiekoši šī temperatūra bija, lai viņš tik līdz mājai, un nekāds tās ģērbšanās telpas, tā ir 19. gadsimta otrās puses, jau 20. sākuma parādīt, Te ir tas piemērs ar iesaukasti, un tas viens no risinājumiem bija vienkārši pagarināt priekšējo sienu, nevis priekšējo sienu, bet bija jumta pārkar priekšējā sienā, atbalstīt viņus stabiem, un Latgalē tāds šis pirts bija līdz pat 20. gadsimta vidum. Lūk, te ir Kokorovičs pirts attēls kas ir interesējies no Latviju rakstiem, bet šis objekts tagad ir Brīvlabas muzejā. Un tas populārākais gājiens, tātad to priekšiņu apšūt ar dēļiem un izveidot priekšnām. Vai arī neapšūt ar dēļiem, bet aizpildīt ar īstiem guļkokiem, ja tāda ir pieejama, un tādā kārtā izveidot. Lūk, tāda ir tā pirts plānojuma vispārējā attīstība.
kurzemniekiem, lai nebūtu tā, ka mēs runājam tikai par Vidzemes un Kurzemes un Latgales pirtīm, kurzemniekiem tāda sajūta ir, ka pirts plānojumā jau 19. gadsimta sākumā parādās arī priekštelpa vai pat divas atsevišķi veidverītes un atsevišķi ģērbšanās telpa. Protams, te ir tāds ļoti interesants gadījums, jā, dīķis bieži vien ir tā kaujas lauks. Kaujas lauks ar cilvēkiem un mārkustoņiem un mārkutniem. Ja lai šo dīķi varētu izmantot cilvēku, viņš ir katrā ziņā 100% jānodrošina no visiem pārējiem. Ja viņā ielaiž mārkutnes, ja tas dīķis, protams, cilvēkiem vairs nav, pie tā mazā pilkuma, ja tur nenotiek ūdens apmaiņa, nav vairs izmantojams. Ja šeit ir tas gadījums. Bet, tātad dzīvojot Ziemeļaustrum Eiropas meža joslā, latviešiem, protams, būvmateriāls bija koks, visur un priekšmetu izgatavošanā, bet apstākļi mēs būtu dažādi, un mums ir arī zinām piemēri, tā kā šeit, ka pirts var būt ierīkoti ēkā, kas ir celti no laukakmeņiem vai no kleķa. Protams, plānojums saglabājās. Tas tradicionālais, kā viņi īsti ir funkcionējuši, nemāk jums pateikt. Protams, tur tādā mūra celtnē tas būtu diezgan pamatīga sildīšana un varbūt cits kondensāta problēmas un vispārējais. Bet cilvēkiem pirts bija, tas tikai liecina par to, ka pirts bija laukos absolūti nepieciešams. Vienalga, kādā veidā. Nemaz nerunājot par pirtīm pēc Pirmā pasaules kara, ko ierīkoja zemnīcās, jā, un tāpēc ir saglabājies, jā, ka ļoti sen tas ir bijis, ļoti populāri, ne, tas vienmēr notiek krīzes gados, kad cenšas kaut kā izmantot visus tos apstākļus. Līdz šim tā kurināšana, ja kāds ir mēģinājis, ja tad jūs tā pašā pirtī iekšā kuriniet, dūmu nāk ārā, tā pirts telpā jūs tur nesiet, tajā brīdī, kurināšanas brīdī, pēc tam jūs, protams, izējiet, kamēr deg. Bet 20. gadsimta pirmajā pusē konstatē, ka var ļoti veiklu dūmu pirtī apiet to problēmu, ja? Var ierīkot krāsnes, kurtuvi priekšnamā. Tālāk ir tāda kurināšana notiek no priekšnām, tālāk ir tāda cauri ķieģeļi vai kleķi sienai, vai, akmentnēs redzējis ķieģeļi vai kleķi sienai, cauri ir kurtuvi, tālāk ir akmens krāva un krāsnes, protams, tāda pat kā iepriekšējos gadījumos, bet, protams, caur tiem ceriem nāk arī dūmi kurinot, bet tas viss tiek sadalīts un šī telpa ir daudz mazāk piedūmot un kurināšana no priekštelpas arī ir nesalīdzinām ērtāk nekā tur līdz tiekšā. Jo vismaz vienu reizi tas ir jāpieliek malti, ja tur nekas cits nebūs. Līdz tam brīdim, kamēr tas ir līdz 19. gadsimta sākumam, kad vairumā latviešu māju nebija skursteņa, vasarās ēdienus gatavoja namiņā. Jo tagad mūsu terminā vasaras virtuvē. Ja. Namiņš tā bija neatņemama sētas sastāvdaļa. Un saimniekiem bieži vien vajadzēja izlemt, vai viņš būvēja atsevišķu pirti un namiņu, jo bez namiņu ļoti grūti bija dzīvot, vai apvienot to vienā ēkā. Un te ir viens no piemēriem, te ir 2 piemēri. Tātad pirts un varbūt visiem skaidrs vārāmais namiņš.
pirts kā pirts, doma pirts, bet varamais namiņš ir bezgriestu telpa ar klona grīdu, kurā kurināja lūk uz tāda pavarda uguni, tur bija pakārts kapus, un tur jūs viss gatavot ēdienu. Ja? Tātad tā bija absolūti nepieciešama lieta līdz tam brīdim, kamēr parādās skurstenis un parādās plīts, kad maigs iegūst virtuvi. Tāpēc šie namiņi, kas bija absolūti nepieciešama, diezgan strauji 20. gadsimta sākumā, 19. beigās jau izzūd. Bet pēc maniem novērojumiem šis apvienojums ir pārāk maz ņemts vērā tiem cilvēkiem, kas mūsdienās mēģina atdarināt pirts plānojumu un vecmodīgi, senatnīgi pietierīgot. Viņš ir ārkārtīgi ērts no tā viedokļa, ka tā namiņa izmantošanas funkcijas ir ļoti plašas, un tā pašā laikā, viņš ir arī tā ļoti racionāla konstrukcija. Te ir pirts namiņš, pirts ar namiņu Pedeļas krastā, un unikāli, šie divi attēli ir unikāli tajā ziņā, ka viens ir 20. gadi, kā redziet, tāpat celtne. Nākošā ir pēc 70 gadiem, kad Pedeļas krasta noslīdējuma dēļ viņi ir noliekusies. Un tagad nāk trešā daļa. Cilvēki pagastu dabūja naudu, lai šo ēku restaurētu, bet tā vietā, lai viņi restaurētu, amatnieku ir nojauts un uzbūvēt pilnīgi jaunu guļbūvas celtni un piemineklis ir pagalām. Kaut gan, tad ir arī piemērs, ka kādam jāierīko pirts namiņš. Pirts namiņš ļoti, ļoti ideāls piemērs, jo pa vidu vēl ir vaļēja starptelpa. Vaļēja starptelpa ārkārtīgi funkcionāli no izmantošanas viedokļa. Un vēl pēdējais, pēc kam jāpieskarās, to nedrīkst aizmirst. Vēseļu relīzijās, respektīvi tautas uzskaitīšanās, kas notika 18. 19. gadsimtā, pirms tam bija cita veida. Vienmēr kā no sākuma saimnieks tik un tik gadi, saimnieks dēls, saimnieks sieva, bērni, tam viss kalpjā un tam līdzīgi. Un kā pēdējais ir minēts pirtnieks, Bārds Štūmers. Respektīvi, tas cilvēks, kuram saimnieks ir devis patvērumu, ir pirtiņā. Pati pēdējā kategorija. Un sevišķi populāri šī lieta bija Rietumu vidzemē, vispār vidzemē, kur ir daudz piemēru saglabājušies, tātad tur vienā nelielā celtnē, smieklīgi nelielā, ir pirts, kur izmanto viss mājas iedzīvotāji, un tur ir arī kambarītis, jau tam pirtniekam. Parasti cilvēkiem, kuri, vairs kārtīgi nevarēja strādāt, kur varēja varbūt kaut ko piepalīdzēt, un tā bija žēlastības lieta. Bet tā bija ļoti, ļoti izplatīta lieta, un tāpēc es vēl pasaku, ja kaut kur vecajos dokumentos ir sētā pieminēts pirtnieks, lūdzu nedomājiet, ka tas ir funkcionāls nosaukums, ja tas ir viņa apmešanās vieta. Un tad, beidzot, 19. gadsimtā mēs esam nonākuši līdz tādām pirtīm, kā zīmēja jau Broce, vairākām telpām. Šeit ir Kurzemes pirts ar priekštelpu, ar ģērbtuvi, ar mazgāšanās telpu, un vēlreiz atkārtoju, ka nav ēkai jābūt obligāti guļbūvē, bet viņi var būt kā šeit no šķautņiem guļbūvas starpņos un ļoti labi pildīt savu funkciju.
zemgaliešu pirtis tāpat ir. Zemgalē domājams, ka pēc pirmās zemniekiem ir ieguvuši skursteni ļoti populāri. Tas ir pie vietas sienas, viņi ievietot arī 3 telpas, un tad mēs jau varam uzskatīt, ka 19. gadsimta vidus ir tas brīdis, kad izveidojas tas jāsaka, klasiskais sabiedrībā atzītais, pirtiņas tips. Te ir jaunsaimnieku pirts 20. gadi, atskatos pašreiz pārvest uz Brīvdabas muzeju, un tieši tā paši plānojumi 3 iekšā krāsnes un pilnībā funkcionējuši. Bet viena lieta, 20. gadu beigās jaunajai valstī veidojoties tika publicēti dažādi paraugu projekti. Un šeit ir viens no paraugu projektiem, kur vienā ēkā, vienā nelielā ēkā ir apvienot pirts un graudu kaltētāji, bet ne par to ir runa. Runa ir par to, ka šeit ir ļoti, ļoti racionāli izplānots viss šis būvis apsildīšana, izreitināta līdz pēdējam. Un, mums ir, protams, tā graudu kalta mums nav vajadzīga, tā mums neinteresē, bet ja mēs šo ēku mazliet pārplānojam, bet saglabājam to centrālo apkursu sistēmu, mēs dabonam ideālu ēku, kurā mēs varam, teiksim, pildīt visas tās mums interesējošās funkcijas. Un galvenais, ka dabā tas arī izskatās ļoti, ļoti jauki. Šī ēciņa ir pārvesta uz Pastaļas muzeju, Tukuma novadā, un tātad tur visiem apskatām, iesaka apskatīt, pārdomāt, ja kādam ir interesi par tādu īsti pareiza namiņa 20. gadu uzbūvēšanu un arī izmantošanu. Par tradicionālajām Latgales pirtīm, es domāju, nav nepieciešamības gari runāt, jo te joprojām viss tas ir saglabājies, kā es arī teicu, vientelpa, kurai vienmēr piekabināts, piekonstruēts ir priekšā priekštelpiņā, ieeja tātad, lai būtu tāds no sāna, un joprojām, protams, viņš tiek lielāko daļu kurināts ļoti saprātīgi, bet ir kāds skursteņi. Te ir pirts ar namiņu no Bērnstiem, tagad atrodas Brīvdabas muzejā. Tāda varēja, teiksim, ja kāds ir iztēloties 19. vai 18. gadsimta beigi, 19. gadsimta etaloni, latviešu pirts ar namiņu. Te viņš arī ir sekts ar lubu jumtu. Un tā redzat no šāda resnuma baļķiem, un joprojām šī ēka gandrīz 200 gadus ir saglabājusies. Protams, iekšpusē tam visam ir gadsimtiem cauri, bijis jāizskatās tā un ļoti, ļoti funkcionē. Paldies par uzmanību. Un ir laiks jautājumam. Man ir jautājums par iesala kastēm. Jā. Vai tās bija tikai Latgalē? Jā, tātad iesala kasti jebkurā vietā, jebkurā Latvijas daļā. Šeit bija arī zīmējums, kur ir Kurzemes pirtī. Tātad kaste, siltais gaiss iet cauri griestiem, tad ir siets, vai viņš senākos laikos viņš bija no klūdziņām pīts, vai kā citādi darināts, uz šī sieta izlika iesalu, izdiedzētos tātad graudus, un kurinot šo pirti pie reizes tika arī izkaltēts iesals.
Un kā ar gaļas žāvēšanu pirts telpā? Gaļas žāvēšana ļoti interesanti. Gaļas žāvēšana ļoti cieši ir saistīta ar apkuras sistēmas. Es runāju par to, ko es zinu kronoloģijas 18. un 19. gadsimtu. Kā bija sanāk, mēs nezinām. Tātad apkuras sistēmas izveidošanos Zemgalē un arī tajā vidzemes daļā, kur Zemgalē un Kurzemē, kur bija rogi, manteļas kursteņi. Šo gaļu momentāli tikko zemnieki ierīkoja šos manteļas kursteņus, ja parādījās viņu sētās, ja? Tā gaļas žāvēšana notika tajos manteļas kursteņos. Vidzemē ļoti ilgi saglabājās tradīcija gaļu žāvēt tieši pirtī, tieši pašā pirts telpā. Un, Latgalē, es nezinu, tur tas gaļas žāvēšanai nebija daudz un arī tieši tādā pat veidā. Ja. Man tā vēl tā pirtiņa ir tā bišķi grūtāk panesama, jā, es kaut kā vienmēr tie dūmi. Bet mans patīkams Rūlis Aivars Naukšēnos, viņš no kokas kursteņa virs bija izveidots. Kā kokas kursteņa virs akmeņiem un tie dūmi, tīksim, vai tas bija tradīcija, vai tas ir viņa pašai? Jā. Tas kokas kursteņs, tā kokas kursteņa ideja nāk, viņa ir cieši saistīta ar to pašu iesalu kasti, ja, ka iztaisīt grieztos caurumu un kaut kur izvadīt, tā kā turpat izvadītos dūmu, uzsildīja iesalu, tā arī izvadīja dūmu, bet varu apgalvot, ka tā ir ļoti, no tā zināmā materiāla ļoti reti piekopta lieta, kaut kādā veidā dūmus izvadīt cauri no dūmu pirts cauri grieztiem. Un nav nekādas vajadzības. Es nezinu, cik no jums ir kurinājuši, es to no pieredzi. Tātad pieliek vienreiz malu, ļauj kurēties, pieliek otrais, ziemā varbūt vēl drusku, ja? Tad, kad izņem ogles, tad attaisot un atšaujot šautru, caurvējš ir pietiekoši, lai kaut kādas minūtes vai brīvu laikā tā pirts ir pilnīgi izveidinājusies, ja? Tad jūs aiztaisat viņu ciet, ja? Un pēc pāris minūtēm mierīgi, kā saka, metaties tur iekšā un sviedrējaties, ja? Tā kā tā dūmu novadīšana, es ļoti reti esmu redzējis. Ja? Jautājums, jūs teicāt, ka tieši krīzes gados, tad, kad bija ļoti grūti, daudz būvēja pirtis. Kāds ir jūsu pamatojums, jūsu doma, kāpēc to darīja tieši krīzes gados grūtajos brīžos? Es nesapratu jautājumu. Jūs teicāt sarunā, ka pirtis ļoti daudz būvēja, tad, kad bija krīzes starp pasaules kariem, pirmais pasaules karš, otrais pasaules karš, tieši daudz būvēja pirtis. Jūs teicāt tādu frāzi, un tāpēc es gribētu saprast, kāpēc jūs domājat? Tātad, pēc Pirmā pasaules kara runa ir par to, ka tajās teritorijās, kur gāja frontes līnija, pēc otrā savādāk tie rezultāti bija, cilvēki atgriezās un viņiem vajadzēja kaut kur mazgāties, viņi ļoti bieži izmantoja zemnīcas būvēju, zemnīcā ierīkoja. Un, protams, tajos apvidos, ja, kur bija notikuši šī kardarbība, mēs vairs vecos paraugus nesastopam, mēs sastopam pilnīgi jaunus. Ja? Tas vienmēr ir jāskatās, jāņem vērā, tāpat kā otrā pasaules kara rezultāti, ja mēs zinām, tur Kurzemes kaplu, tā milzīgā josla, ja, viņi visi ir noslaucīti, tur no šī vecā it nekā, kā saka, nav palicis. Un galvenais jau, ka tur pēc Pirmā pasaules kara cilvēki atgriezās, pēc otrā. Vairs ne, protams. Ja?
Labdien! Man ir jautājums tāds, ka jūsu pieredzes lielās gribētu, varbūt jums ir kāds novērojums, kā novietojot pirti, vai, teiksim, jūs kaut kādi likumsakarības redzējumus pret debes pusēm, vai, teiksim, vairāk kā pareizi novietot, kā vairāk ir redzētas novietos pirtis, loki uz vienu pusi, durvis no otras puses. Jā. Tad ir divi aspekti. Jā. Un šie aspekti ir vai no to pirti pagriež ar ieeju pret māju, lai būtu taisna pirts taka, un tad viņu novieto, kā saka, aizvēja pusē, nevis galvenā valdošā vēja pusē. Tā ir tāda drusku teoretizēšana, jā, bet fakts kā tāds, lai nebūtu tā, ka no viņas pūš uz sētu visu, jā, bet valdošais vējs, bet būtu otrā pusē. Ja tas ir, tur ir daudz nosacījumu, kurus grūti ievērot tālāk. Ja ir iespējams, tad, protams, ieeja ir vairāk vai mazāk vērsta uz pirts taku, jo, lai būtu īsākais ceļš no mājas, bet var būt arī otrādi, ka pirts ar galu vai stāni ir pavērsts pret to ūdenskrātuvi, pret kuru viņi atrodās. Tur ir ļoti daudz to nosacījumu, un nevar būt, nav viena tāda izteikta likumība. Jā. Un te atkal tas, ja tas ir pirts namiņš, ja, funkcionālais, viņš ir nesakarīgi no ugunsdrošības viedokļa, ja, viņš ir nesakarīgi tuvu dzīvojamai mājai, lai nebūtu, tur kaut kā 20 metri, ne vairāk, ne 30, lai nebūtu tālu jāsteigā ar tiem ēdieniem un vispārējo. Ja tā ir pirts, tad viņai, protams, ir pilnīgi cita distance, ja, un daudzās vietās vadījās tikai no tā, vai ir kāds avoteņš, vai ir kāda dobe, vai ir kāds grāvi padziļinājums, pie kura tur vairākas 100 metru attālumā no mājas viņi arī ierīkoja. Esmu dzirdējis viedokli, ka skursteņa esamība vai neesamība ir atkarīga savā laikā no skursteņa nodokļa. Piedodiet? No skursteņa nodokļa Zaļšajā Krievijā. Nē, nekādā veidā, jo skursteņa ierīkošana katrs zemnieks līdz pēdējām turējās pretim skursteņa ierīkošanai, jo malkas patēriņš ir gandrīz pa trešdaļu vienmēr lielāks kurinot. Tas ir vācu tie saucamie zinātnieki muļķinieki pārbaudīja, ka pat trešdaļ lielāks nekā kurinot bez skursteņa. Un skursteņa nodoklis kā tāds jau tas no dūma, tas nozīmē no saimniecības, ne no skursteņu skaita. Jā. Paldies, es neaizkavēšu jums. Pēdējais, ja kāda ļoti interesē, es joprojām esmu atrodams Brīvdabas muzejā. Paldies, Mārtiņ. Es gribu teikt, Es gribēju pateikt paldies, Mārtiņ. Tad, kad rakstījām pieteikumu, tad bija tāda lieta, pirts ir ēka, pirts ir tādu zināšanu un prasmu kopums, un es gribēju atrast noteikti kaut ko no Mārtiņa, ko viņš ir pateicis par pašu pirts darīšanu, ne tikai par ēkām. Un es atradu. Bija brīnišķīgs teikums, brīnišķīgs citāts par to, ka latvieši parās pirtī, un tas ir raksturīgs latviešiem. Atceraties pats tādu teikumu. Tad palasām pieteikumu, ja mēs viņu ielikām pieteikumā iekšā ļoti skaists iedvesmojošs teikums noteikti, kad lasīsiet, pievērsiet uzmanību, jo tur nav tikai par ēkām.
viņš runās. Paldies, Latvijas!